Arī pret pelēkajām decembra debesīm Ogres jaunākais bērnudārzs Riekstiņš izskatās košs un dzīvespriecīgs. Ar Eiropas naudas atbalsta projektā, ko administrējusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra, vieta, kas vēl nesen bija tikai brikšņains upes krasts, pārvērtusies līdz nepazīšanai. Kopumā viss jau izdevies. Sākot, mēs paskatāmies ar krāsojumiem un dizainu un projektiņu kā tādu, bet tas, kas, protams, šajā bērnudārzā liekas tāds ļoti simpātisks, ieejot iekšā tie plašumi. Plašums ir viena no tām lietām, kas palīdz mums skatīties savādāk uz lietām, ne tikai to, ko redz priekšā, bet arī domāt savādāk. Tā ir paradīze priekš audzinātājas, kad nav jādzīvo tādā saspiestībā ne pedagogiem, ne arī bērniem. Lielajā zālē jau tiek mēģināta svētku programma. Sporta zālē trenēta veiklība, bet pusdienas labāk garšo visiem kopā. Tikpat mājīgas un plašas ir arī grupu telpas. Ar visu nepieciešamo aprīkojumu rotaļām, mācībām un saldiem sapņiem. Mums ir autonoma apkure, mums ir svaigs gaiss, mums ir ventilācijas sistēma, rekuperācija, tas nozīmē, ka mums tīrs gaiss caur filtriem attīrīts. Komfortu uzlabo arī drēbju žāvējumie skapji, bet ērtajās palīgtelpās tiek mazgāta un gludināta veļa, novietots inventārs. Palīgtelpas, tas ir miljons. Šobrīd šis bērnudārzs no energoefektivitātes vai izmaksu viedokļa ir visekonomiskākais. Jo to efektu parāda arī tā katra mēneša rēķinā par siltumu un elektronisku patēriņu, neskatoties uz savu plašumu. Pats galvenais, lai bērni jūtās laimīgi, lai viņu vecāki zina, ka viņi atstāja savus bērnus drošās rokās.